Veidojot laika tabulu un tajā norādot stundas, noklusēta sistēma visas stundas virs 8 ievietos kā virsstundas. Bet tā kā ir zināms, ka ir darbinieki, kuri var nostrādāt vienu dienu 4 stundas, bet nākamajā 12 stundas, un mēneša griezumā būs nostrādājis mēnešu stundu skaitu, tad tu vari arī norādīt, lai konkrētam darba laikam nereiķinās automātiski virsstundas. Atver konkrēto darba līgumu, tad darba laiku un laika tabulas sadaļā atzīmē ķeksīti automātiski neievietot virsstundu laiku. Tagad laika tabulā norādot Jānim 12 stundas, netiks automātiski aprēķinātas virsstundas. Tikai ņem vērā, ka šis nav tikai vienam darba līgumam, bet visiem, kuriem ir norādīts šis konkrētais darba laiks.